DPF filtrus cilvēki sāk likt atpakaļ iekšā. Šobrīd mums ir Ford Transits, pasvaigs, Siemens 211, un viņam izņemta ekoloģija bija, cilvēks jau tādu nopirka, bez DPF, bez AdBlue, viss izkodēts, izprogrammēts, un salika atpakaļ QF filtru, protams, ielika analogu, neoriģinālu, redzēsim, cik tai mašinai būs, cik viņi nobrauks ar to neoriģinālu QF filtru. Mēs viņam ko izdarījām? Salikam iekšā programmatūru oriģinālo, pa jaunam vajadzēja atslēgt AdBlue sistēmu un uztaisīt, lai strādātu DPF filtrs. Tad mēs tagad to visu izgājām cauri, uztaisījām pilnībā stoku programmu bez AdBlue sistēmas un ar visam pārējām sastāvdaļām strādājošiem. Un uztaisījām reģenerāciju pilnvērtīgu, izgāja visu ciklu, visi sodri nokrita lejā, cilvēks ielika iekšā DPF-u pirms aptuveni 2 nedēļām, nu un redzēsim, cik viņš ilgi tagad brauks ar to neoriģinālu QF filtru un kad viņš atgriezīsies, ja vispār atgriezīsies atpakaļ. Tā kā sekojiet mūsu kanālam, ja šitā mašina būs atpakaļ, uzfilmēsim un parādīsim. Motoriņš rūc ļoti labi, pareizi. Gāzējas jauda šobrīd ir pēc visās mūsu darbībām, programmēšanām. Motoram gāzējot nav nekādu dūmu. Tāpēc, ka viss ir salīdz tagad iekšā un korekti strādā. Turpinājam tālāk, skatīsimies, kā būs. Ja jums arī ir problēmas, piemēram, ar AdBlue sistēmu, DPF, gēru, atgazēm, dūmainība, benzinam arī COCH, vai vajag pilnvērtīgu uztaisīt diagnostiku, iztestēt live data, uztaisīt data logus, vai iztestēt mašinu uz jauda stenda, droši varat pieteikties pie mums 277 447 25. Jauku dienu jums!